izklupiens. Nākamā vingrojuma izpildīšanai es aicināšu piecelties jūsu stāvus, ja iepriekš izvēlējāties vingrojums izpildīt sēdus pozīcijā. Taču pārliecināties, ka blakus ir stabila virsma, pie kuras jūs varēsiet pieturēties. Tātad sāksim kustību. Rādīšu bez turēšanās. Kājas novietosiet gurnu platumā, ar kreiso kāju spērsiet soli uz priekšu, pārliecinoties, ka starp abām kājām paliek gurnu attālums. Ja turēsieties, tad ar vienu roku turamies, bet ar otru novietojam roku uz gurna. Kustība būs ieelpā saliekt abas kājas ceļu locītavās, labās pēdas papēdas atceļas no grīdas un izelpā abas kājas iztaisnot. Ieelpā nolaisties lejā un izelpā iztaisnoties. Veicot vingrojumu ar pieturēšanos, atceramies, ka izliekam priekšā to kāju, kas ir pretējā no rokas, ar kuru turamies. Šajā gadījumā labā. Kā jūs redzat šeit, saliecot abas kājas ceļu locītavās, sekojiet, lai labās kājas ceļgals neiet pāri labās kājas pirkstu galam, un iztaisnojot abas kājas ceļu locītavās, pārliecinieties, ka labais celis paliek nedaudz saliekts, neiztaisnojot celi līdz galam. Tātad ieelpā laižamies lejā un izelpā atpakaļ sākuma pozīcijā. Pildām šo vingrojumu 10 līdz 15 reizes uz katru pusi, vai arī tik daudz reizes, lai jūs justu, ka pēdējās 2 līdz 3 izpildīt jau ir diezgan grūti. Pēc tam samainot otru kāju priekšā, atkal izpildām 10-15 reizes, vai arī tik daudz reizes, lai jūs justu, ka pēdējās 2 vai 3 ir izpildīti jau ļoti izaicinoši.